Esam atbraukuši uz Švangalu un tagad mēģināsim tikt uz Neušvanšteinas pili. Ļoti skaistas mājas ar sienu gleznojumiem. Mēs viņu redzam, bet viņa... Jā, viņa ir tur, virs māju jumtiem. Mēs ejam un priecājamies par dabu. Reku ir sodīra veikaliņš. Jā, nu kas. Un reku tur ir kaut kāds autobus. Esam pielākuši pilnus ratus. Un tagad mēs palīdz brauksim augšā ar zirgiem. Jo ar kājām iet mēs esam slinki un ar autobus nav interesanti. Jā, tieši tā. Zirgu. Tieši tā. Mums ir jātiek tur augšā. Jā, tur augšā mums ir jātiek. Nu, mēs arī tur tiksim. Jāpiebilst, ka tas ir viss sapnis no jaunības redzēt šito pildu. Tas redzētu pa telzoru. Jā. Un pasakās. Jā. Tieši tā. Nu jā, šitais ir kaut kas. Tā pacel galvu. Un ir. Pasaka mākoņos. Jā, pasaka mākoņos tieši tā. Fantastika. Un kā tev patīk šis viss pasākums? Skaties muti vaļā, ja? Višķiņ uzkāros. Tikuši līdz pašai augšai. Ļoti skaisti. Ļoti. Tas ir to vērts. Tas ir to vērts. Šādā izskatā. Tas viss, oi! Jā, šitais ir to vērts. Ir šeit vienreiz dzīvē katram, man liekas, ir jānonāk. Tas ir to vērts. Tā mums cits stāsts. Jā. Katram ir šeit jānonāk. Un apkārt vareni kalni. Vēl viens skatu laukumiņš. Nu, kur viss ir vienkārši izcili. Tā baznīca un lauku vidū vienkārši fantastiski. Jā. Baigi jau viņu. Jā, diži tuvu nepievilksi, bet ir skaisti. Ir skaisti un reāli. Reāli normāli vasarnīca, principā. Nu, vienīgais jautājums, kas te mazgā visu un tīri. Citādāk jau neko it kā. Varētu jau dzīvot. Bet baigi grūti iztīrīt ir. Ja domājies, cik tev te īrobotiņus vajag, viņi tak pa trepēm nekāpi. Te ir katrai istabai savs gandrīz. Nē, man te patīk. Šito var tikai apbrīnot un apbrīnot. Ir vispār bez variantiem. Vienkārši. Tikai skaties un brīnies, kas te notiek. Fantastika. Nu, kas pa fantastiku? Nu, tu nevari nekur aiziet, nu. Viss ir vienkārši, nu, tā, kad
Gribās tur augšā. Nē, negribās tur augšā. Tur augstu jākāp tur liftu. Tur ieslodzīta. Jā. Kaštavu pilsētu es nekādīgi nevarēju izrunāt, bet viņai bija kaut kāds vikingisks nozīmes. Un Švangau. Un ezers. Pārbaudījums. Nu, mēs esam Šitā ir tā klasa. tur, kur mums bija jābūt. Fantastika. Nu, pilnīgi. Nu, šitais arī ir katram jāredz, nu. Pilnīgi. Nu, ir katram jāredz šis skats. Jāni, kā jūties? Superīgi, superīgi. Es esmu lielā uzkāriešu šorīt. Pēc visu šitā, kas tev ir. Vēl paskatīties. Sanetiņ, kā jūties? Kā aizkrīt? Jā. Tik traki? Jā, Bet tev patīk? Tas ir tāds treniņš priekš nākošā apskates objekta, kas mums ir paredzēts. Garais un augstais tilts pāri aizēj. Skaisti jūs esat. Ļoti smuki. Iegājām suvenīrveikaļā. Iegājām suvenīrveikaļā. Atstājām kaudz naudas. Bet tā kā sieva maksā, tad man tas baigi neuztrauc. Kā es piekājuši visādi. Struntiņi kā jau visur un visā pasaulē. Skaisti puzlīši, magnētiņi, alus, paliknīši, drēbītes, daži krekliņi. Viss kā jau suvenīru veikaliņā. Skaists bildīts. Bildīts tiešām skaists. Skaists bildīts. Nu ko, esam drusciņi aizšauši Sansolī uz Austriju. Atradīsim to garāko gaisa tiltu.
Paskatīsimies, vai mēs varam uz viņu uzkāpt vai nē. Vai mums pašiem kājas nesaļims, jo mēs te tādi baigi drosmīgos tēlojam. Nu, grūti pateikt. Ja viens jau uzkāpjot uz viena cita stikla tiltiņa, tad gandrīz jau sareiba galva. Nu, nezinu, kas būs. Bet jā, pagaidām braucam ļoti jautri, smuki. Kalnu ceļš, pa šito ceļu var braukt uz 100, principā. Bet nu es nezinu, vai vajag. Jo, nu, kaut kā man liekas, ka te tā uz 100 diez vai aizies. Kā tu, ne? Tūlīt būs, jā. Nu, labi. Bišķi uzskriesim, ne? Nu, jā. Bišķi uzskriesim. Neko ir tilts kaut kāds. Šitais tilts nedara. Moška šitais tilts mums dara. Otrā izeja. Tad gries pa kreisi. Tā. Nu, mēģini. Esam atbraukuši uz Austriju, uz to slaveno augsto garo tiltu. Un tā mums ir, tas tilts atrodas tur augšā. Un reku var aizbraukt uz to tiltu ar to aparātu, kas tur brauc. Tāds jocīgs. Reku mašīnīt nāk lejā. Nezinu, kā šito nosaukt, bet man nav šitam aparātam man nav pat nekāda nosaukuma, kā viņu... Nē, tas ir kaut kāds tāds uz garmoškas. Nē, nu, labi, vai nāk. Cilvēki sēž. Reku vēl viens nāk, divi nāk. Viņi nāk pa dažādiem ceļiem. Nu, var sakot, nāk kaut kādi, jā, aparāti. Bet mēs brauksim augšā ar viņu. Braucam augšā. Ja šitā paskatās, tad ir jautri, jā. Bet nē, mēs skatīsimies šādi. Šādi. Ļoti forši. Un reku ir tilts. Diezgan. Visur nav viņam caurums. Visur nav. Von der Haltestelle Hornberg aus erreichen Sie die Highline. Die Rücklinie Hornberg mit wunderbaren kleiner Elevator. Which takes you to the highest castle, Schloss-Kopf, at 1,250 meter with a 1 km. Nu ko, aiziet? Nu, piedod, arī tas turies vienkārši pie maliņas un neskaties lejā. Es uz šitā jūtos drošāk nekā tu tevā kalnā. Godīgi, jā. Nevajag arī. Nu, jaunieši, kā jums ir? Arī forši. Es viens skatos, kā nobildēt, bet baigi šūpājās Nevarēs nobildēt, nevarēs, jā. Neko lejā mašīnas. Tā neko īstenībā smuki.
Baigi forši izskatās. Te jau zini, kā ir vienīgais, kad nevar šitas te, vajag pieturēties, lai es nenokristu. Kur ir tas celiņš, pa ko mēs braucām augšā? Jā. Un kur? Tas ir lejā. Tas ir skats uz leju. Tur var uzbraukt vēl augstāk. Reku, tur var uzbraukt vēl augstāk, līdz pašai augšai. Joprojām esam uz tilta. Redzam šo pili. Viduslaiku pils, vairāk reiz neko tiešām nezinām par viņu. Nu, drukus, var teikt. Kas tur pa pili vairs nekas nav pils, tur nav palicis. Bet izskatās ļoti iespaidīgi. Šausmīgi interesanti, kā viņi sitās pils tādos kalnos augšā dabūja. Man pilnīgi tas nav skaidrs. Braucam atpakaļ. Šis ir ceļš uz pili. Tāds inčīgs. Liepu aleja. Tā, liepas ir pielocītas ir klāt. Un lapas ir 2 reiz lielākas kā mūsu liepām. Nu, tas normāli. Mēs ievērojām, ka šeit visi augi ir 2 reiz lielāki vai vairāk. Bet viss ir lielāks. Gan rododendri, gan viss pārējais. Arī šitie raspodiņi bija 2 reiz lielāki. Tā. Un galā ir ziedu zvaigzne. Izskatās pēc zvaigznes. Bet laikam jau nav gluži zvaigzne, kaut kas cits. Bet smuka. Jā, kamēr mēs bijām vien uz grotā, tikmēr uzlīja lietus. Tā kā mēs esam visi plašķīšos. Es arī, tikai jūs to neredzat. Bet, jā, iesim uz pili. Bet vairs nelīst īstenībā. Viss ir labi. Lietus faktiski vairs nav. Tā kā jā, viss ir forši. Ļoti forši. Objektīvā nācam, tad sanāk vaisnukā. Jā, esam pie pils. Priekšā zelta strūklaciņa. Vēl visādas figūriņas. Daudz un dažādas. Šitā ir laikam
visromantiskākā pils. Iesim lejā. Un, ka mazais amoriņš šauj ūdeni gaisā. Un reku lielais amors mēģina kadrus noķert. Tā kā, jā. Bet šis ir, jā, ļoti skaists tāds. Mazs puisīts ar spārniņiem. Esam numuriņā, viesnīcā. Kur tu Mikiņ te? Sākam ar vannas istabu. Maziņa, ļoti maziņa. Maziņa vannas istabiņa. Nekas te daudz nav, bet mums arī neko daudz nevajag. Ko te mēs te darīsim? Vēl mēs te nemazgāsim. Ir leduskapīts, žēl, ka tukšs, bet ir gultas. 4 personām. Ja labi grib, tad 5. arī var iebāzt. Teikana, krūzītes. Pat kaut kāda tēja ir. Kafija ir. Nu, redz, te ir maziņš galdiņš. Maziņš galdiņš. Krēsliņš. Kalntrauks ir. Vienīgais te ir restorāns priekšā, bet nu, tas nekas, bet skats ir uz kalniem, tā kā solīts, viss ir baigi labi. Viss ir baigi augstāk, bet nu labi.